Kristus lūgšana. Sauc Kristus mūs ikdienas strādāt viņa druvā, ka zelta kvieši bojā neaiziet, lai droši ejam ceļā, tālā ceļā tuvā, mums ražu briedušo būs kūļos siet. Mēs nedrīkstam nekavēties, nebailēs trīcēt, ja cilvēki mūs naidā izsmēnīst. Mēs drīkstam tikai Dievu lūgt un viņam ticēt, kaut darbā nicinātiem asars līst. Mēs esam nevarīgi jēri vilku barā, tiem šķiet, ka nespējīgi esam mēs, bet Kristus svētais dzīvības vārds ir bruņas karā, tas izturību mums un spēku nes. Mēs svētām katru un par visiem Dievu lūdzam, lai Kristus mīlestība nāk pār tiem. Mēs savu nevarību pestītājam sūdzam, lai debesis gaismu dod viņš maldīgiem. Ja cilvēki ar nievām uzņem mūsu teikto, tad nedrīkstam mēs iztukšoti būt. Dievs labi novērtē šo mūsu darbu veikto un katram vajātājam ļaus mieru gūt, jo svētība, ko lūgšanā mēs ļaudīm dodam, par viņiem tā kā debes rasa krīt. Bet ja tie neteic slavu Dievā, Dieva godam, tad viņš tiem sirdī smagas brūces sit. Kungs, liec mums strādāt tavā kviešu druvā svētā un tavai slavai labus augļus nest. Mums neļaus sekot zemes dzīves seklai lētai, liec dvēseles skaidros gaismas ceļos iet. Parādīšu, cik tālu esmu tikusi. Apinu 3. riņķi ar griezto pīnīti. Un uzpinu 2 augšā, tā kā saulītei stariņus. Un no šiem diegiem veidojam tālāk šos saules stariņus. Tātad es metu 6 spārīšus, lai varētu samezglot vienu mezgliņu kopā. Un tad es ņemu pa vienu rindu, jo te bija 6, nākošā rindā būs 5, nākošā 4, pēc tam 3, pēc tam 2, pēc tam 1, un tad mēs mezglojam apmetuma mezglu, vienu pēc otras 2 reizes apmetot. Un izveidojās šādi 3 stūrīši. Kā labi redzat, ja? Tātad metīsim 6 mezglus virsū. Nogriežam attiecīgi diegu. Un metam virsū. Izvelkot cauri un pievelkot. 1 uzmests.
Ņemam nākošo, saliekam galus kopā, atrodam vidu un atkal liekam pāri un izmetam, izvelkam cauri un iznāk 4 no 2 diedziņiem, ja? Tagad mēs jau varam vienu mezgliņu uzmezglot. Un tādus mums vajag 6. Tātad no vienas puses un no otras puses. Nebūs kā griestai, bet no vienas puses metam un no otras puses. Un izveidojās šāds mezgliņš, ja? Tāds neliels mezgliņš. Un tādus mums vajag 6 gabalus. Kā uzmetam 2 diedziņus, tā mums izveidojās 4 pinamie un atkal mezglojam mezgliņu. No labās puses pāri izvelkam cauri un no kreisās puses pāri izvelkam cauri. Un tā mums jau tagad ir 2 mezgliņi, ja? 2. Nu, lūk, 3 jau mums ir, vēl 3 mums vajag. Turpinam tālāk. Tā, 4. top. Un vienas puses mezglojam. Un no otras. Iznāk mezgliņš. Metam tālāk. Tas jau būs 5. Mezglojam 5. No labās un no kreisās. Un
vēl pēdējo vajag 6, ja? Tak. Valkam cauri. Un mezglojam no labās puses. Izvelkot cauri. Un no kreisās. Tātad mums jau ir 6 skaitam. 1, 2, kur ir, ja? 3, 4, 5 un 6. Šeit izveidosies atkal šāds 3 stūrītis, ja? Vinot. To jūs lēnā garā tādā veidā visu darat. Un parādīšu, ko mēs liksim pārsteigumu iekšā. Nu, Dieva bērni lūdzas. Tas ir centrā mums. Jēzus Kristus, mūsu glābējs un izpircējs. Viņš ir visu piepildījis.